Prohorenkovs atņem ripu un nospēlē Cibuļskim. Cibuļskis iesāk uzbrukumu, arī nesteidzās ar uzbrukumu sākumu. Ripas līdz pār visam laukumam, bet pārmetiens nebūs 6 minūtes, vēl ir jāspēlē līdz pamatlaika noslēgumam. Sagaidām atkal slovēņu hokejistus. Atkal esam pirmie pie ripas, raidam to ārā. Tralmaks labā ātrumā laužās uz vārtiem. Tralmaks! Vārti! 5-2! Atkal izmantojam ātrumu, atkal pārspējam slovēņu izlases aizsardzību un Tralmaks gūst 5. vārtus Latvijai. Šeit vienkārši spēle gar apmalu. Tralmaks labā ātrumā nespēja līdzi izsekot viņam slovēņu aizsargs un augstasinīgi apspēlē arī Tralmaks pretinieku Vācaru. Otrais vārtu glumbus otrajā spēlē pēc kārtas. Jā, no Horāks bezspēcīgs šajā epizodē. Līdz ar to rezultāts 5-2 kļūst. Tā viņš šķita, ka